Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei no Latvija pirmajā vietā deputātiem adresēti jautājumi par 15,000 bērnu un jauniešu vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuri pēc faktiski oficiāli pieejamiem datiem nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Tātad jautājums, kur šie bērni mācās un vai viņi vispār mācās. No kurienes šāda informācija? Portālā lsm.lv bija raksts, kur balstoties uz pilsonības un migrācijas informācijas datiem un izglītības iestāžu informācijas datiem faktiski tika izkalkulēts, ka šie 15,000 ir nezināmās skolās vai vispār nekur nemācās. Un trakākais tas, ka izglītības ministrija šķietami atzīst problēmas pastāvēšanu, bet nekāda rīcība nesako. Nu tad jautājumi izglītības ministrei, vai mēs tiešām ejam uz valsti, kur parādīsies jaunie analfabēti.